Izglītības satura centrs īsteno Eiropas sociālā fonda projektu profesionālā mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu paaugstināšana. Projekts tiek īstenots no 2010. gada līdz 2013. gada beigām, un projekta ietvaros pedagogiem ir iespēja apgūt gan teorētisko zināšanu paaugstināšanas moduļus, gan arī praktiskās iemaņas. Praktiskās iemaņas pedagogi apgūst gan piedaloties nozares pasākumos, gan piedaloties arī dažādos praktiskās darbības semināros un pieredzes apmaiņas semināros starp nozarēm. Es uzskatu, ka pedagogiem, tāpatās kā audzēkņiem, ir jāattīstās, jāiet līdzi laikam, jāpilnveido sevi. Tādā veidā viņi var dot audzēkņiem arī savas jaunās iemaņas, iet līdz laikam, dot jaunās inovācijas, būt mūsdienīgi, attīstīties kopā ar audzēkņiem. Jo tāpatās pedagogi ļoti daudz, nevis ir tikai pedagogi, bet viņi arī strādā savā jomā. Tādā veidā viņi gūst arī zināšanas savam darbam. Projekts ir ļoti nozīmīgs IKT nozarē, jo pedagogiem tieši šajā nozarē ļoti būtiski papildināt zināšanas, tāpēc, ka tehnoloģijas attīstās nepārtraukti. Projektā ir iesaistījušies ļoti daudz IT nozares uzņēmumi, un šajos 2 gados mēs esam nodrošinājuši daudzus praktiskās darbības seminārus, kuros pedagogiem bijis iespēja papildināt savas zināšanas, lai veiksmīgi strādātu ar saviem audzēkņiem. Mēs esam apguvuši teorētiskās zināšanas moduli, mums ir bijuši ļoti daudz praktiskās darbības semināru, kuros IT nozares profesionāļi ir gatavojuši īpaši šiem pedagogiem lekcijas. Un nākamnedēļ jau IKT nozares pedagogi dosies stažēties ārzemēs, kur jau papildinās zināšanas jau pavisam citā līmenī un tiksies ar pedagogiem jau no citām valstīm. Praktisko darbības semināru laikā pedagogiem ir iespējams papildināt savas zināšanas un galvenokārt pielietot tās savā darba pieredzē un turpināt izglītot jaunos speciālistus. Pedagogiem piedaloties praktiskās darbības semināros, pirmkārt jau ir iegūms tas, ka viņi savstarpēji veido šīs saiknes vienam ar otru, gūst darba pieredzi. Otrkārt, šī ir iespēja iegūt jaunākās, inovatīvākās metodes, jaunāko izziņas materiālu gan no darba devējiem, gan asociācijām, gan arī ražotājiem, kuru tālāk mēs izmantojam audzēkņu apmācībā. Es uzskatu, ka pedagogiem semināri dod pirmkārt jaunus kontaktus, jo viņi iepazīstās, satiekās ar dažādiem cilvēkiem, un arī dod jaunas zināšanas, savu attīstību, pilnveidošanos, tāpatās veicināt sevi, kā arī parādīt sevi to, ka viņi ir aktīvi šajā jomā, jo satiekoties vairākiem cilvēkiem, kas strādā vienā jomā, viņi ar laiku kļūst vien atpazīstamāki, sadraudzējās, veido kopīgus pasākumus un tā tālāk. Un tiešām jāatzīmē fakts, ka ir ļoti liela atsaucība gan no pedagogu puses, gan arī no prakšu vadītāju un, protams, arī no skolu direktoru puses. Šeit liels paldies jāsaka tiešām visiem skolu direktoriem un viņu direktoru vietniekiem, kas raduši iespēju pedagogiem apgūt prasmes, zināšanas, izkārtojot mācību procesu tā, lai viņi varētu ierasties uz šīm nodarbībām, jo šīs nodarbības patiešām ir ļoti liederīgas, jo pedagogi papildina savu zināšanas gan teorētiskajā jomā, gan arī praktiskajā ziņā. Kā vēl viena ļoti būtiska aktivitāte projekta ietvaros ir pedagogu stažēšanās, gan ārvalstīs, gan arī tepat Latvijā. Pedagogi dodas gan uz kompetenču centriem, gan uz izglītības iestādēm ārzemēs, gan arī apmeklē dažādus uzņēmumus un praktiski redz savas profesijas ikdienas dzīvi darba procesā. Stažēšanās process mums ir organizēts gan Latvijas uzņēmumos, gan arī ārvalstu, Eiropas Savienības uzņēmumos. Un jau pāris nozares ir bijušas šajās ārvalstu stažēšanās pasākumā, un patiešām tās atsauksmes ir ļoti pozitīvas, jo visjaunākās tehnikas, kā piemēram metāla apstrādes nozarē, tieši tāpat arī poligrāfijas nozarē, tādas tehnoloģijas tiek apgūtas, kas Latvijā tikai pagaidām sāk nākt iekšā. Un tas, ka šie pedagogi ir apgūši šās praktiskās iemaņas, ir ļoti nozīmīgi.